Pirms pacelties gaisā instruktāža. Pēc tam katru no tiem, kurš pieteicās izbaudīt uz savas ādas, ko nebijušu, aicina piesprādzēties. Līga ar kolēģiem un vīru ir viena no mums. Viņai arī ir bail no augstuma. Ir jāpārvar ļoti, jo no augstuma ir bail, bet no emocijas arī gribās, jo šāds ir Latvijā pirmo reizi un tāpēc arī piedalāmies. Beļģu ražotā platforma, kas 40 metru virs zemes paceļ 22 viesus, ir ļoti droša konstrukcija, uzsver organizatori. Šīs gaisa restorāns jau ir paviesojis ASV, Austrālijā, Kanādā, Somijā, Igaunijā. Kopumā apceļoja 30 valstis. Visus mūsu krēslos piesprādzēja tādā veidā, lai paši nemaz nevarētu atsprādzēties. Pa vidu strādā trīs cilvēku komanda, kas ir 2 pavāri un 1 viesmīlis, un arī 2 tās augtie piloti, kas atbildīgi par drošību gaisā. Viņi radiosakariem sazinās ar operatoru, lejā sazinās ar ceļamkrānu operatoru, lai tas vienmēr ir droši. Un ja kādam no viesiem pēkšņi gribās laisties lejā, lai var to droši nolaist. Visu laiku tiek mērīts vēja ātrums, lai tas nepārsniegtu pieļaujamo. Pēc piesprādzēšanās platforma lēnām sāk slīdēt uz augšu, lai burtiski dažu minūšu laikā sasniegtu aptuveni 12. stāva augstumu. Reakcija visiem ir dažāda, bet neviens vismaz nepieprasa izkāpt ārā. Uztraukumi jāierau, ne? Jā, supiņa. Lienai gan nav bail no augstuma. Šo restorānu apmeklējumu viņa uzdāvināja māsa. 20 minūtes pat esot pārāk maz. Viņa vēl labprāt pakavētos, jo te Rīga ir kā uz Delnas. Vecrīga ļoti smuka, var apstīties ieliņas, arī uz Rīgas domas tie zvani. No apakšļa viņas tā nevar redzēt, tad šī ir tā iespēja aplūkot. Ļoti, ļoti smuki. Līga gan atzīst, ka te augšā panika ir mazinājusies. Galu galā, ko tur slēpt? Galds ar uzkodām un šampānieti dodot zināmu stabilitāti. Viņai pat daži padomi ir parādījušies. Jāvelk noteikti ir kurpes, kas ir piesietas pie kājām. Emocijas ir fantastiskas. Tiešām var pateikt, tādu neesmu piedzīvojusi. Nezinu, vai gribējuši citreiz, bet varbūt. Šampānietis un uzkodas gaisa restorānā vienam cilvēkam izmaksā 20 latus, lidojuma ilgums 20 minūtes. Ja gribi baudīt pusdienas, summa divkāršosies, bet arī laiks palielināsies līdz stundai. Skats šeit augšā paverās fantastisks. Var grozīt arī krēslus 180 grādu amplitūdā, bet ja godīgi, mēģinu neskatīties uz leju, jo reāli ir bail. Bet bija arī tādi, kas pēc maltītes bija atgāzušies krēslā un jutās gandrīz kā mājās. Par ēdienu gaisa restorānā atbild šefpavārs Elmārs Tannis ar komandu. To viņš pagatavojot lejā speciāli slepenajā telpā. Izbaudīt šo unikālu iespēju 40 metru virs zemes vēl varēs tikai 3 dienas. Natālija Valdniece, Raits Valters, LNT.